Tātad mēs esam Splendid Palace'ā. Es kaut kādā veidā atrapos Nila Jansona filmas pirmizrādē. Te ir riktīgās slavenības, es galīgi nejūtos tā, it kā es te iedarētos. Man ir kaut kāds netīrs krēkls un nemazgāti mati. Bet, nu... Ej, tu nost! Mēs noskatījāmies filmu, un es uzzināju, ka Nils Jansons ir kļuvis par vegānu. Iesim pajautāt viņam, kādas ir domas par šito. Varbūt viņš iedvesmos arī mani kļūt par vegānu. Nil, drīkst pāris jautājums. Es skatos, tu jau te ar dzīvnieku brīvības cilvēkiem tagad ritīgs vegāns esi, ja? Jā, tieši tā. Un pērinam plānus, kā mainīt pasauli. Kā tev liekas, tu iedvesmoji vēl kādu kļūt par vegānu pēc šīs filmas? Es ceru. Varbūt tevi? Es esmu bijis vegāns. Varbūt pēc filmas tu par vegānu taisies kļūt vēl. O, nē. Nils to uz man nepierunās. Man tiešām garšo gaļa, bet man devīze sekojoši. Ja cilvēks tā jūtās labi un viņš ir labāks, let it be. Ja tu esi ekoloģisks gan pret apkārtējiem cilvēkiem, gan arī par to pašu tēmu, kas bija šodien par dabas piesārņojumu, tu vari būt jebkāds. Melns, balts, čigāns, latvietis, krievs, vegāns. Ja tu esi foršs un ekoloģisks tādā ziņā, ka tu nedari pāri citiem un apkārtējai vidē. Viss, super! Tu redzi tur Armandu? Tu pazīsti Armandu, vai ne? Es dzirdēju, ka tu viņu neielūdzu uz filmu kā tā. Es neielūdzu? Viņš teica, ka neielūdzu. Es viņu ielūdzu beigās. Un kāpēc mēs ielūdzam tevi? Viņš ir dusmīgs uz tevi. Es nedomāju, ka viņš ir dusmīgs. Labi, es jokojos, viss kārtībā. Klausies, varbūt... Dabūju tik smuku filmētāju. Es sārakstu no tā, ka mani filmē tāda meitene. Varbūt jūs arī iedvesmoja kļūt par vegāniem šī filma. Es būšu atklāts. Es tiešām esmu pa dzīvi tā kā teļš vairāk, ja es ēdu visu tā kā uz kaušanu. Bet noskatoties šo filmu, es sajūtu tā, ka es varētu vismaz kādu mazāku vai lielāku soli spērt tajā, lai arī būtu daļa no tiem, kas cenšas šo pasauli uzlabot un varētu teikt pat izglābt. Un ja tas ir kļūšana par vegānu vai ik pa laikam pa pludmali pastaigāt un savākt atkritumus, jā, I'm down for it. Varbūt mums būs kolābs kopā, mēģinām būt par vegāniem. Kas nozīmē to, ka šobrīd smaržo pēc kaut kā jēdzīga beidzot Latvijas YouTube vidē. Es tā ceru. 2 vai vairāk YouTuberi cenšas kļūt par vegāniem, bet ne tikai 30 dienas, bet piemēram gadu. Kā tev pašam viss pirmizrāda, visi cilvēki? Viss vajag forši, gara diena, būs forši pagulēt, nedaudz atpūsties. Bet man prieks, ka visi savācās sarunas un satiekās. Bieži nav tādas pasākumi, kad tik daudz dažādi sfēru cilvēki. Es biju gaidījis, ka tikai inlineri šeit būs. Nē, tāda mums ar tā doma bija, kad es domāju, Latvijā vien mēs nevarētu pievākt ar inlineriem pilnu zāli, bet mēs gribējām savākt tos gan mūsu draugus visā manā, teiksim, slidošanas karjerā, kas ir skateparku būvnieki, kas ir dažādu aģentūru īpašnieku un pasākumu organizētāji. Mēs viņus visus savācam vienkoks un nododam to mēsidžu šoreiz nedaudz ārpus tikai tās sporta nišas. Beidzot atrod kādu cilvēku, kurš ir skaters šeit. Man likās, te būs tikai skateri, tev arī, ne? Nē, man likās, ka būs pilnīgi visa industrija pārstāvja, jo tomēr visa tā filma kā tā bija domāta vairāk visai tai komunai, tāpēc man prieks redzēt pilnīgi visus, gan inline skateboard, gan aktierus, gan mūziķus, gan visi tiem, kuriem te vajadzētu būt. Tāpēc. Es īsti daudz par šo visu skate kultūru nezinu. Nav tā, ka skateri ienīst inlinerus? 2001. gadā ienīda, bet tagad komuna kā tā visā ekstrēmajā. Juku laiki ir beigušies, šobrīd ir laika, visi sadodās rokās un visi viens otram palīdz un viens otru pušo un rekur mums arī Toms un mēs visi ir snowboards vēl ir, jā. Tas man vienkārši pateica, ka tā kā tu esi skaters, tu esi snowboarder. Es pat jūsu vārdus nezinu, tā kā piedodiet. Kā tev liekas, klimata pārmaiņas arī varbūt tev nokausēs visus kalnos, visu sniegu? Ja godīgi pēdējo gadu laikā ir tā, ka sniega ir mazāk, daudzas vietas bankrutē tieši tā, daudzas vietas aizvarās, jo tādas ziemas Latvijā, kādas bija pirms tam, tagad vairs nav.
ziemas saīsinājušās. Tātad man un citiem ziemas mīļotājiem liec to prieku trenēties vai vienkārši brautīt ikdienas prieks uz kalnu. Par vegānu vēl neesi izdomājis kļūt? Šobrīd neesmu vegāns. Veģetārietis arī vēl neesmu, bet laika gaitā ir plāns pāriet uz veģetārismu un par vegānismu. Nezinu, garšo pagaidām vēl siers. Man ir tieši, es biju vegāns, bet tad es sapratu, ka man pārāk garšo siers, un tad es sāku ēst sieru. Labi, paldies tev liels. Paga, tu pazīsti tādu Rihardu Šmitu, varbūt snowboarders arī? Zinu, Es šautauts Rihardam, man liekas, viņš skatās manas video. Čau, kā tu vietas, ceru, ka labi, kad attīsties. Tu vispār olimpiskajās spēlēs, gribēji tikt, vai kas tev? Es gribēju tikt uz olimpiskajām spēlēm, bet 2 nedēļas pirms tam notraumējos. Es tev novēlu nokļūst olimpiskajās spēlēs, pirms viss sniegi kalnos ir nokusuši. Tuvākajā laikā izskatās, švakar tām ziemām. Varbūt tev iedvesmoja kļūt par vegānu. Īstenībā par vegānu neiedvesmoja, bet vegānisms atrisina. Es neesmu vegāns, bet es pieņemu, ka vegānisms ir atrisinājums ļoti daudz pasaules problēmām, jo gaļas ražošana ir lielākais piesārņotājs. Tie plasmas īstenībā procentuāli tas ir kaut kādi 5% tikai. Jo gaļas ražošana tiek izcirsta mēža ūdens patēriņš, kamēr viņi visi izaug. Un arī man liekas, ka mēs mīlam dzīvniekus. Man baigi negribās viņus galināt nost un ēst. Man liekas, ka vegānisms negrib. Tā ir atbilde. Palīdzam dabai, come on, saņemamies, dāmas un kungi. Palīdzam dabai, esam vienoti. Tevi iedvesmoja varbūt arī par vegānu kļūt šodien. Jā, es jau šodien sēdos terapijas maizītes, kas ir vegāniskās, tā kā baigi labās. Lasi, mierīgi aizstāja ar burkānu lasi. Tu mājās aizbraucot gaļu ēdīs, vai ne? Nē. Kad mums būs gatavošanas video kopā? Kad tu man uzrakstīsi. Vot tagad tas ir iefilmēts, vēl tagad man būs jāuzraksta. Ar Nanciju kopā būs cooking shows kaut kāds, vai ne? Vegānisks, es ceru. Vegāni? Nē, noteikti. Citādāk jau. Varbūt Nīlu ar pasauksim. Mošs. Man ļoti patīk. Es teiktu, tā kā tāds labi samontēts YouTube video. Piekritīs? Jā, vlogs. Es ceļu bišķiņu to savu latiņu savam vlogam. Es pats esmu YouTubers, varbūt arī taisies kļūt par YouTuberu tagad. Es esmu arī YouTubers. Bet tu angliski taisi, vai ne? Jā, angliski, starptautiski man vairāk tur ir slidošana sportu, tā kā... Es starp citu pirmo reizi tevi redzēju, GoPro video par Rīgu tu biji uzfilmējis. Tas video man iedvesmoja pašam uztaisīt Riga Travel Guide, kaut ko līdzīgu. Es bišķiņu nošpikoju, jā. Europe's largest market. Got it all. Fresh food every day. Riga has one of the biggest markets in Europe. Fresh food every day. Cik es saprotu, pat šitie visi sneki ir vegānisti. Tas izstās pēc laša, bet tas nav, tas ir kaut kāds burkānu lasis. Bet tā ir labi, paldies, ka noskaties šo video, jā. Es iesaku jums arī pamēģināt vegāniskas lašmaizītes no burkānu laša. Es ceru, ka es nelikos pārāk dīvains visām slavenībām, kas šeit bija. Un, kā saka, paldies, Nil! Kādi plāni tālāk? Es nezinu, kaut ko padzerties, ūdeni padzerties un... Man nenormāls slāpst īstenībā. Paldies, jā, es esmu izslāpst un ritīgi. Tu kaņā esi daudz runājis. Jā. Tas garšīgs ir. Es nezinu, vai tas sponsori, bet jebkurā gadījumā viss cieņa. Jā, šurā te pats.